Mīļā draudze Kristu. Salamans mācītājs pirmajā lasījumā mums saka, katrai lietai ir nolikts savs laiks. Un mūžība ir Dievs licis cilvēku sirdīs. Mēs visi savā sarunās bieži lietojam jēdzienu laiks. Par laiku mēs arī bieži domājam, un īpaši jaunu gadu mijā, kad baznīcas gan kalendārā gada noslēgumā un jaunā gada sākumā, un šodien, kad esam pulcējušies dievnamā, lai kristīgi noslēgtu vēl vienu savu gadu, 2011. Un jau šonakt pusnaktī sagaidīt jauno 2012. gadu. Mums pārdomas vienmēr šādā laikā, gribot, negribot, grozās pa laiku. Bet kā gan mēs viens otram vai paši sev paskaidrot, kas tad ir laiks? Liekas, tas nemaz nebūtu tik viegli. Visticamāk, ka mums galvā nāktu kāda bībeles vieta. Kā piemēram no Zalamana mācītāja par to, ka visām zem saules ir nolikts tas laiks. Vai varbūt kāda baznīcas dziesma, ko tikko dziedājām, laiks ar ātrumu steidz uz mūžību. Vai varbūt mēs atcerētos kādu tautas gudrību, kā piemēram, laiks dziedē visas rētas, vai laiks aizsteidzās vēja spārniem. Bet nekas no šiem izteikumiem jau nepaskaidro to, kas ir laiks. Ja mēs par laiku domājam un runājam, tad visbiežāk kā par laika nogriežņiem, par gadiem, mēnešiem, nedēļām, dienām, stundām un sekundēm. Bet tie ir tikai līdzekļi laika mērīšanai. Bet neko nepasaka par to, kas ir laiks. Kad mēs domājam par laiku, mēs parasti arī vienlaicīgi domājam un runājam par laika izjūtu. Un droši vien šovakar, vai vismaz šajās dienās, pirms gada noslēguma, mēs sev esam jautājuši, kur palicis laiks, kur palicis 2011. gads. Laiks vēl tikai nesen mēs to gadu sagaidījām atnākam, bet nu jau pavadām, kur laiks palicis. Un mums ir izjūta, ka laiks var paiet ātri, kad gribētos kavēties pie kaut kā patīkama, vai tās liekas, vai vilkties bezgalīgi ilgi, ja nevaram sagaidīt kaut kādu. Mēs runājam un domājam par laiku, ko jau esam nodzīvojuši, un droši vien arī iedomājamies par to, cik daudz laika mums vēl palicis, ko pavadīt šīs zemes dzīvē. Mēs runājam par to, ka laiku var zaudēt, laiku var izšķiest, un laiks ir nauda. Un tā tas tiešām ir kultūrās, kurās sasniegtais un padarītais ir vērtīgi. Un tā mēs rietumu kultūrā dzīvojuši, laiku esam objektivizējuši, piepildījuši un būtībā padarījuši par lietu. Mēs atzīmējam laiku uz mūsu pulksteņiem, kalendāriem, dienas kārtībām. Mēs runājam par to, ka laiku var zaudēt, izšķiedēt, izlietot, īsināt. Un dzīvodam brīvā tirgus apstākļos, mēs laiku skaitām un ieguldām, bet ļoti bieži mēs aizmirstām laiku izbaudīt un par to priecāties. Mēs laiku piepildām ar nepieciešam darāmām lietām, un tad cīnāmies ar laiku trūkumu, bet laiks tādējādi kļūst par mūsu ienaidnieku, nevis draugu, un mēs tādējādi arī laiku pazaudējam. Būtībā varētu sacīt, ka divas galvenās patiesības, ar ko mēs attiecībā uz laiku sastopamies, ir tas, ka laiks ir labs skolotājs un to, ka laiku zūd. Jautājums paliek, kāda tad ir laika jēga? Laika mērķis nav tikt uzkrātam,
bet gan pievērst uzmanību cilvēkam un cilvēka dzīvē, kā tas tiek izsacīts Salamana mācītāja grāmatā, ka Dievs visam cilvēka dzīvē ir nolicis noteiktu laiku. Un cilvēka uzdevums ir šo laiku izlietot un dzīvot dzīvi, ko Dievs viņam ir piešķīris. Taču tajā pat laikā Salamana mācītāja grāmata arī atgādina to, ka cilvēka sirdī Dievs ir licis ne tikai apziņu un izjūtu par laiku, bet arī mūžību. Tikpat grūti kā definēt laiku, ir arī definēt un paskaidrot, kas ir mūžība. Mūžība nav mērāma laikā, mūžība ir ārpus laika. Alberts Einsteins, radīdams relativitātes teoriju, skaidroja, ka arī laiks ir relatīvs. Laiks nav vienāds visiem. Ja kāds varētu telpā ceļot ar ātrumu, kas būtu tuvs gaismas ātrumam, tad arī laiks tur tiktu saspiedts. Tas būtu citādāks. Laiks ir daļa no Dieva radības, bet pats Dievs ir no laika neatkarīgs. Svētie raksti saka, Dievam viena diena ir kā 1000 gadi, un 1000 gadi kā viena diena. Tomēr, lai atklātu sevi cilvēkiem, Dievs sevi manifestē, parāda un atklāja laikā. To mēs zinām gan no vecās derības stāstiem, gan vēl jau vairāk no tikko svinētā Ziemassvētku notikuma, kad mūžīgais Dieva dēls noteiktā laikā piedzima pasaulē kā cilvēks. Jēzus Kristus personā mūžība un laiks saskarās vistiešākā veidā. Lai iedomātos attiecības laika un mūžības starpā, mēs varam iztēloties un atcerēties gadījumus, kad esam bijuši lielā steigā. Piemēram, atcerēsimies kādu gadījumu no savas dzīves, kad mēs esam kaut ko ļoti steigušies padarīt līdz noteiktam laikam. Vēl, jo vairāk mēs esam steigušies uz kādu ļoti svarīgu satikšanos, ko nekādā gadījumā nedrīkstētu nokavēt. Un tad, steidzoties, mums droši vien ir nācies paskriet garām vai pamanīt kādus cilvēkus, kuri pretēji mums nekur nesteidzās. Mēs varbūt esam pamanījuši bērnus, kur spēlējās pavisam nesteidzīgi, vai cilvēks, kur vienkārši pastaigājās vai sēž uz soliņa, it kā viņa rīcībā būtu viss pasaules laiks. Šādos un līdzīgos brīžos mēs iespējams esam pamanījuši, ka it kā paralēli viena otrai pastāv divas dažādas laika pasaules, divas dažādas laika sajūtas un norises. Protams, šeit uz zemes dzīvojot, mums būtu grūti iedomāties, ka mūsu dzīve varētu būt pilnīgi bez steigas, ka mēs varētu katru dienu mierīgi un nesteidzīgi iet cauri dzīvē, un ka mums nekas nebūtu jāpadara, nekas jāsasniedz, nekur jānokļūst. Bet mēs varam iedomāties, ka tāpat kā steigā esošs cilvēks paskrien garām, nesteidzīgi pastaigā iegribušam cilvēkam, tikpat paralēli rit mūsu dzīves laiks un mūžība. Tāpat kā uz zemes dzīvojot, mēs esam saistīti ar daudz un dažādiem pienākumiem un uzdevumiem, kurus jāveic noteiktā laikā, tāpat mēs Dievu priekšā esam tikai ceļojumā uz mūsu īstajām mājām mūžībā. Un cilvēka dzīve ir tas mazais laika brīdis, ko mēs no mūžības nākot un uz mūžību ejot pavadām zemes dzīvē. Aizejošais vecais un tuvojošais jaunais gads mums uzstāda līdzīgus jautājumus un modina līdzīgas pārdomas, kā lasījām pie Salamana mācītāja. Tie ir jautājumi par mūsu dzīves jēgu, gan tās ikdienas gaitās un izpratnē,
gan par mūsu dzīves mūžības dimensiju, kura ir atrodama tikai un vienīgi Dievā. Salamana mācītāja īpašā doma šajā nodaļā tad norāda uz to, ka Dievs ir klātesošs visās mūsu dzīves norisēs. Tāpēc īsti ticīgā dzīve nozīmē, ka mēs pieņemam katru dzīves norisi un notikumu ar apziņu, ka tā nāk no Dieva. Salamans mācītājs atgādina, ka vienīgā lieta, ko mēs nevaram ar dzīvi izdarīt, ir to ignorēt. Dzīve, tāpat kā laiks, ir nerimstoši cilvēku skolotāji. Un abi šie skolotāji mums nepārtraukti rāda, ka dzīve nav tikai viegla un priekpilna, bet tajā cieši viens otram blakus stāv dzimšana un miršana, prieki un bēdas, mīlestība un naids, ieguvumi un zaudējumi. Dzīves mērķis saskaņa ar Salamana mācītāju ir iemācīties piedzīvot un izdzīvot katru mirkli, kas mums tiek dots, un no katra mirkļa kaut ko gūt, un no katras pieredzes kaut ko mācīties. Ja nu Dievs ir klātesoši visās mūsu dzīves norisēs, tad arī mēs varam citādi paskatīties uz sāpēm, slimībām, vilšanām, pārdzīvojumiem un ciešanām, kuras tādā vai citādā veidā mēs katrs piedzīvojam, un saredzēt tās kā mācību stundas un pieredzes, kas mūs sagatavo mūžībai. Un ja mēs saprotam, ka mēs paši un viss, kas ar mums notiek, ir ielikts Dieva mīlošajās rokās, tad mēs nebūsim ciešanās izmisuši. Slimībās nekļūsim rūgti, un vilšanās mūs nepadarīs cietus. Tad mēs apzināsimies, ka neatkarīgi no tā, kāda mums pašiem liekas mūsu dzīve konkrētajā momentā, mēs piederam Dievam tagad un mūžīgi. Kāds jauns cilvēks reiz jautāja savam mācītājam, kur lai es ikdienas dzīvē atrodu Dievu? Dievs ir ar tevi visur un vienmēr, mācītājs atbildēs. Bet ja tas tā, tad kāpēc es neredzu un nejūtu viņa klātbūtni, jautāja jauneklis tālāk. Tāpēc, sacīja mācītājs, ka tu līdzinies zivī, kura atrodoties okeānā nekad nepamana ūdeni. Bet ja mēs savā ikdienā vingrinamies Dieva klātbūtni piedzīvot, tad ar laiku varam sasniegt stāvokli, ko ļoti precīzi ir izteikusi slavenā 13. gadsimta vācu mistiķe Mehtilde no Magdeburgas. Es redzu Dievu visās lietās, un visas lietas Dievam. Lai Dievs mums palīdz tā izvērtēt aizvadīto gadu, un vēl jo vairāk tā lūkoties uz jauno gadu, ka redzam Dievu visās lietās. Un visas lietas Dievā, tad arī katrs mūsu dzīves mirklis būs vērtīgs, un mūsu zemes dzīves laiks piepildīts. Apliecināsim savu ticību.